Paiet pa mežu ir kāds ozoliņš, atkal kāds kastanis, un fonā tur kaut kur ir kaut kādi sīļi, kas par kaut ko te rājās. Tā ir jūras pirmā kāpa, un te var sastapt arī tādus, apmēram, 12 cm, 10 cm esmu kastani, kurš jau ir augšā izlauzies līdz gaismai, un droši vien, kad izaugs jau pa lielu koku. Apakšā pamežā ir vēl, te ir kāds mazāks kastanis, pat blakus ir iesējies sarkanais ozols, kurš ar te tīri labi jūtās. Te ir kāds mazāks kastanis, bet arī kaut kad varbūt sasniegs gaismu. Šeit jau kaut kā tās koku joslas piešņas malā ir kāds mazāks kastanīts, kas te tīri labi jūtās un aug uz augšu. Un tā te paejot par to pēckāpes krūmāju, kur noteikti ir bišķiņ mitrāks un auglīgāk augs, un te ir saauguši pasējušies ozoliņi, kastaņi, ozols, kaut kādi melonāji, papardas. Nākošais ēdamais kastaņkoks ar jau tīru cieniem izmēra kaut kādu 5-6 metri izaudzes. Tepat tās apakšā ir kaut kādi mazāki krūmāji, pīlāģi, un te ir tas kastanīts. Un tā ir Baltijas jūra, un tā ir pirmā kāpa, un es tikko biju aiz tās kāpas, un tie visi kastanīši aug tur. Un interesanti, no kurienes viss tas ir radies. Domājams, ka kontinentālajā Eiropā vis tālāk uz ziemeļiem esošā savvaļas kastaņu populācija ir veidojusies no šiem 2 vai 3 kokiem, 1, 2, un tur tālāk ir 3, kur atrodas tādā iebūvēti starp tirgus būdām un mājām iespiesti, spēja braši augt un ražot kastaņus. Un droši vien tā pašsēja ir tik laba, tāpēc, kad viņi ir koki ir vairāk, viņiem ir laba apateksnēšanās, arī vēl tagad ir kādi auglīši kaut kur pa stūriem sastopami, un tad viņi spēja tālāk sev vairot, jo laikam klimats ir tomēr mainījies, un arī tas pretīm esošais priežu mežs ir pilnīgi piemērots kastaņu augšanai, lai cik tas dīvaini tas nebūtu. Un te skat no otras puses, kur koks izskatās, var paciest visu. Viņš te iespiest ar žogu un segumu, un tas tur otrā pusē ir ēdamais kastanis, mazākais no 3. Un priežu meža auglīgākajā daļā, kur tāpatās ar kā pie mums kļavs ļoti smuki aug zem priedēm, arī kaut kur ir iemaldījies pa mazām kastanītim, kurš izskatās, ka tur spējas izcelties ārā uz kļavām vai augt kopā ar viņām. Un šeit jau ir viens brangāks kastanis, turpatās starp tām pašām priedēm kļavām. Jau ir spējis sasniegt tādu cienījumu kaut kādu 6 vai 7 metru augstumu, un pēc tām auguma izskatās, kad ir ļoti centīgi, gan arī pa kaut kādiem 70-80 centimetriem gadā audzes uz augšu. Te var redzēt, te ir 1 gads, un rekur tur padās ir augšā nākošais, te starpā ir pieklaiks attālums. Tas ir, izskatās tīrā kāpas miltī priežu augsnē. Un tomēr jāatzīst, ka tā daba ir fenomenāla, un mēs tik maz par ko viņu zinām. Šis mazais kastanīts, kurš varētu būt kāds, varbūt 2-gadīgs vai 3-gadīgs, atrodas kaut kāds 1,5 m attālumā no savu mātes koka, un tā ainava tur ir tāda pilnīgi tāds nabadzīgs priežu mežs ar ļoti tādām tievām zemām priedītēm, pat bez nekādas zemesēdes te kaut kur iesējies ir kāds ozoliņš, un arī šis kastanīts. Noteikti kāds putns viņu ir atnesis un te noslēpis ar gudru ziņu, ka varbūt apēdīs, bet aizmirsās, un tad redzēs, kā tam kokam būs nākotne. Viņam visa dzīve vēl priekšā. Tā, es esmu tā mežiņa otrā pusē. Tur ir kāds kastans, ko varbūt arī kādreiz kāds cilvēks tur ir
iestādījis, bet viņš jau sasniedz tāds cienījams izmērs kaut kā 20 cm diametrā, tad varbūt var redzēt ar krūmiem. Un, ja paskatās augšā, tad te arī kādi kastaņi, nezinu, vai tur ir riekstiņi, bet viņam ir tādi maz dzeloņaini auglīši, kur droši vien, ka daba viss, kas tur bijis, apēdis. Nu tā, skatāties, kas notiek apkārt, varbūt iestādiet kādu kastani, un tad ir redzējis, kā būs. Tā, tiekās mežā.